Sveiki, sveiki! Šajā video es izdomāju, ka būtu vērts atkārtot dažas reizinātāju sadalīšanas tehnikas. Tās, kas ir aktuālas. Ļoti bieži mums būs aktuāls, teiksim, aktuāla kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekalām. Piemēram, 3x kvadrātā plus 6x. Konstatēsim, kas ir kopīgs. Mums ir jāņem vērā gan skaitļi, gan mainīgie. Skaitļu gadījumā abi skaitļi dalās ar 3, un mainīgo gadījumā abi mainīgie dalās ar x. Tātad x plus 2. Tālāk mēs neko nevaram sadalīt. No polinomu teorijas algebras tāds pamatlikums ir šāds, ka ja ir pirmā pakāpe, pirmās pakāpes monoms, binoms, mēs tālāk arī neko nesadalīsim reizinātājos. Tātad kopīgā reizinātāja iznešana. Manuprāt, nekas ārkārtīgi traks. Jāmāk pamanīt, bet, kā es rekomendēju, ja uzdevumā jāparedz ir sadalīšana reizinātājos, izteiksmes sadalīšana reizinātājos, sāciet ar to, ka meklējiet kopīgo reizinātāju un pēc tam dariet pārējo. Nu tā. Vēl var gadīties, ka ir aktuāli formulu lietošana. Piemēram, viena no formulām ir kvadrātu starpība, un tad mēs ņemsim kvadrātu sakni no abiem un sadalīsim šādi. Tikpat labi 4x kvadrātā mīnus 9 nozīmēs tātad 4x kvadrātā, sakne no tā ir 2x, 9 kvadrāta sakne ir 3, 2x mīnus 3, 2x plus 3. Vēl var būt šāda veida gadījumi. Šī vairs nav kvadrāta starpība, bet šīs gadījums īstenībā ir ļoti bieži populārs. Tas ir binoma kvadrāts. Kā to pamanīt? To pamanīt parasti ir gana grūti, bet īstenībā tur vienkārši attiek salīdzināt. Vai pirmām kārtām tie, kas ir pirmais un pēdējais loceklis, tie abi ir kvadrāti, un vai šis ir dubultais reizinājums. Jā, tad mēs varam izmantot šo īpašību. Retāk gadījumi būs tie, kuros ir kubs. Kubu starpība, piemēram. Un šiem strādās šādi gadījumi. X mīnus 2, tātad kubs sakne no abiem, reiz x kvadrātā plus abu reizinājums, plus nu jau 2 kvadrātā. Lai tiktu galā ar pozitīvo gadījumu, vai nedaudz otrādāk. Šoreiz pirmais būs ar plusu, bet no šiem elementiem pirmajā gadījumā būs mīnus 3x plus 9. Vispārīgā gadījumā šo formulu pieraksta šādi. A kubā plus mīnus b kubā ir a plus mīnus b. Tad jums jāzina, kam tas ir kubs. Reiz a kvadrātā mīnus plus ab plus b kvadrātā. Vienīgais, ko es rekomendēju ņemt vērā, arī, ja parādās viennieks, ņemiet vērā, ka tas arī ir iesaistāms šajās formulās. Viennieks ir pats sev kubs un kvadrāts. Nu, tad vēl tagad par to gadījumu, ja mēs runājam kontekstā par daļu saīsināšanu. Visbiežāk mums parādīsies kaut kas, kam jānosaka saknes. Kur jānosaka saknes, ļoti bieži var aizstāt, piemēram, šādus gadījumus. Ja? Tos ir tad vieglāk pamanīt. Tehniski arī šādus gadījumus. Mēs, protams, apskatīsim tikai otrās kārtas polinomus, kā tos var pārveidot. Un, piemēram, x kvadrātā mīnus 7x plus 6. Kā to var pārveidot pa saknēm? Ļoti vienkārši. Atradīsim. Kā to pārveidot reizinātājus, es gribēju teikt. Ļoti vienkārši atradīsim abas saknes. 6 un summa ir vidējais loceklis ar pretēju zīmi, tāpēc vieta teorēmas sanāk
Un mēs konstatēsim, ka šāds skaitlis ir 1 un 6. Tas nozīmē, ka x mīnus 1, x mīnus 6 ir tas, ko mēs meklējam. Un jūs paši varat pārliecināties, jūs varat sareizināt katru ar katru, un tiešām tā arī būs. Ļoti bieži jau pats uzdevums tos pavadienus, kā ir jāsadala reizinātājos. Protams, pie tā mēs nonāksim tad, kad mēs skatīsimies uzdevumus. Konkrēti šajā brīdī, kad es filmēju, aktuāli maniem skolēniem ir nenoteiktība robežu noteikšanā. Paņemsim vēl vienu piemēru. Paskatīsimies, vai mums derēs kaut kas šāds. Tā. Šeit man vienmēr ir bišķi jāpadomā. Tas tad x. Tā, ne. Plus. Un tā, šitos piemērs nenāks viegli izdomāt, bet tūlīt arī būs. Tā, 4. Šis būs gan viegls piemērs, jūs to tipiski risinātu diskriminantu, vēl gudrāks cilvēks droši vien vienkārši paskatītos, vai to var tā sadalīt reizinātājos. Un, ko mēs konstatējam, ja mēs ar diskriminantu skatāmies, mēs, piemēram, šo nevaram sadalīt. Tad šis, piemēram, ir kaut kas tāds, ko mēs secinām, ka reālos skaitļus nevar sadalīt. Dažreiz ir gadījumi, kad mēs neko nevaram sadalīt. Tā gadās. Bet tagad es paņemšu vienu citu piemēru. Kaut kas, ko es tiešām gribētu pamēģināt. 3x kvadrātā mīnus 7x plus 2. Kaut kas, ko ar vietu teorēmu būtu grūti, bet joprojām varam ar diskriminantu mēģināt. Mīnus 7 kvadrātā mīnus 4 reiz 3 reiz 2, 49 mīnus 24, tātad 25. Viena sakne, protams, ir 7 mīnus 5 dalīts ar 6, 1/3. Otra sakne ir 7 plus 5 dalīts ar 6, 2. Tātad 3x kvadrātā mīnus 7x plus 2 ir sadalāms kā 3 reizes x mīnus 1/3, x mīnus 2. Ļoti bieži smukuma nolūkos, lai mēs te neredzētu daļskaitļus, viennieku iereizina iekšā. Tādā gadījumā mums ir 3x mīnus 1 līdz x mīnus 2. Saldajā dienā gan es parādīšu, kā es pats tagad mēdzu rīkoties ar sadalīšanu reizinātājos. Īstenībā pats sadalīšanās reizinātājos mēs to varam izpildīt pat nemeklējot saknes. Un kā tā notiks? Aplūkosim šo pašu vienu piemēru. Un mums te palīdzēs nedaudz tāda kā vieta teorēma, bet ne līdz galam. Jautājums ir, kāds skaitlis sev veidojas, kad es sareizinu pirmo un pēdējo koeficientu? 6. Un tagad ir jāizdomā 2 reizinātāji, ja? Un šoreiz pat nemainot zīmes, kuri dos summā mīnus 7, bet reizinājums joprojām ir mīnus 6. Un jūs varat pārliecināties, ka tas ir mīnus 1, mīnus 6. Kāpēc tas ir tik aktuāli šobrīd? Paskatieties, es varu tagad sadalīt šādi reizinātājos. Mīnus 7x es varu sadalīt kā mīnus x mīnus 6x. Nu, nevis vēl sadalu reizinātājus, bet sadalus vienu saskaitāmu divās daļās. Un tagad mums būs tas, ko sauc par grupēšanas paņēmienu. Pirmajā kopīgais reizinātājs ir x, paliks 3x mīnus 1. Otrajā gadījumā, tā mīnuszīme priekšā liecina, ka īstenībā varbūt vajadzētu palikt arī to apakšā, bet jūs pamanīsiet, ka kopīgais ir 2. Un tad paliek 3x mīnus 1. Atkal tiek iznests mīnus 2, tas nozīmē iekšā
visiem jāsamaina zīmes. Gan šim, gan arī šim. Un tagad 3x mīnus 1 ir kopīgs reizinātājs. Tas tiek iznests, kas paliek pāri x un mīnus 2. Paskat, tieši tas, ko mēs ieguvām iepriekš. Un mēs pat nenoteicām saknes, kaut gan šo metodu ļoti labi var izmantot arī sakņu noteikšanai. Vienkārši, lūk, esat sadalījuši reizinātāju, jūs tagad varat pielīdzināt katru nulli, un katra dos jums savu sakni. Lūk, tā ceru, ka video noderēja. Gribētu atsveicināt zināšanas par to, kā ir jāsadala reizinātājos. Un tas mums būs aktuāli, novēršot robežām nenoteiktību 0 pret 0. Tā.